Bauskas novadā tika atklātas Bauskas slimnīcas filiāls Vecumnieku un Iecava. Pēc 25. jūlija domas balsojuma Bauskas novads ir noslēdzis nozīmīgu reorganizācijas posmu, apvienojot Bauskas novada pašvaldības aģentūras Iecavas veselības centrs un tās filiāli Vecumniekos. Turpmāk visas saistības pārņem pašvaldības kapitāla sabiedrība Bauskas slimnīca, saglabājot esošos veselības pakalpojumus un plānojot jaunu aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Bauskas novadā dzīvo aptuveni 42 000 iedzīvotāju. Šobrīd, kad apvienojas 3 medicīnas iestādes, slimnīcas vīzija ir sekmēt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Kopumā ir sākuši strādāt jau un pakalpojumu nodrošina Iecavā vismaz 5 speciālisti. Un arī Vecumniekos ir 2, tāpat mēs arī skatāmies uz to, lai valsts apmaksāts pakalpojums būtu ne tikai Bauskā, bet arī attiecīgi Vecumniekos, piemēram, pēdu aprūpe, kas ir ļoti būtiska cukurdiabēta pacientiem. Tāpat arī mēs skatāmies uz to, lai Iecavā būtu arī pulmonologa valsts apmaksātās, kuras attiecīgi mums ir nosacīti jādala esošā finansējuma ietvaros, kas ir piešķirts Bauskas slimnīcai. Kā norāda slimnīcas vadība, kvotas pēc reorganizācijas samazinātas netiks. Tās tiks saglabātas līdz gada beigām. Mūsu galvenais mērķis ir tieši otrādi paplašināt, palielināt, lai būtu lielāks apjoms, vai, piemēram, ja šeit Iecavā nav bijusi valsts apmaksāts pakalpojums, tad šādu te mēs nosacīti pārdalīsim, jo mums ir svarīgi, ka lai cilvēkam pēc iespējams tuvāk dzīvesvietai būtu šis te ambulatorais pakalpojums vai izmeklējums. Un, attiecīgi, jā, mēs skatīsimies tā, lai mēs spētu nosegt šo te nepieciešamību Bauskas novadā. Turpmāk iedzīvotājiem ir paredzēta arī veselības pakalpojumu pārdale filiāļu dienas stacionāru ietvaros. Ja Iecavā, piemēram, mums ir otolaringoloģijas dienas stacionārs, tad tāds mums nebūs Bauskā. Savukārt, ja Bauskā mums ir, un tā arī būs, kad ir ķirurģija, tad ķirurģija kā tāda nebūs Iecavā, jo tas ir absolūti neefektīvi, lai mēs iegādātos vienāds finanšu ietilpīgas iekārtas 2 dažādās vietās nosacīt tuvāk. Bet kāds ir labums, kad, piemēram, Iecavā nokonsultē ķirurgs, un viņš saprot, ka pacients ir operējams dienas stacionārā, tad šo te pacientu viņš uzreiz pieraksta uz dienas stacionāru ķirurģisko mazinvazīvu operāciju Bauskā. Kā norāda Bauskas pašvaldība, reorganizācija sniedz arī plašākas iespējas ģimenes ārstu piesaistei. Šie centri arī ir kā tāds pamats, kurā arī ģimenes ārsti var atrast savai praksē vietu un, protams, arī kopīgiem resursiem nodrošināt darbību. Kas vēl svarīgi, lai šis te pakalpojums, ko mēs arī ejam uz to, arī Bauskā mēs esam jau izgājuši, kad pakalpojumi ir pieejami arī sestdienās, tas pats arī būs Iecavā, un arī maksimāli skatīties uz to, lai pakalpojums ir pieejams arī pēc darba laika. Turpmāk Bauskas novadā ir viena ārstniecības iestāde – Sijā Bauskas slimnīca ar filiālēm Iecavā un Vecumniekos. Ilze Daukans, Kaspars Dvinskis, Zemgales reģionālā televīzija.